Šajā rītā, lai mūs uzrunā vārdi no 13. psalma. Bet es tavai žēlastībai uzticos. Līksmo mans sirds, ka tevis glābta. Es dziedāšu kungam, jo viņš man dāsns. Debes Tēvs, mēs pateicamies par jauno dienu, par vēl vienu šodienu, par iespēju aizdomāties pašiem par sevi, kādi mēs esam kā cilvēki, vai līdzīgi psalma autoram, vai tiem, kuriem viņš sevi pretstata. Jo šī rīta vārdi iesākas, bet es tavai žēlastībai uzticos. Tātad ir kādi, kuri neusticas tavai žēlastībai. Ir kādi, kuru sirdis nelīksmo, ka tevis glābtas. Kas ir šie cilvēki? Kas ir viņu motivācija? Kādēļ viņi tev neusticas? Kādēļ viņu sirdis nepriecājas? Bet varbūt ir vērts ieskatīties pašiem sevī, jo visticamāk arī mēs reiz esam bijuši šādi cilvēki. Un kas zina, varbūt tādi esam reizi pa reizei, laiku pa laikam, kas ne līdz galam tev uzticamies. Un ne jau tādēļ, ka tu nebūtu spējīgs ko izdarīt, vai mēs nebūtu pārliecināti, bet tādēļ, ka mēs uzticamies sev. Mēs gribam, lai notiek mūsu pašu prāts, un mums liekas, mēs to spējam paveikt, mēs to spējam izdarīt. Mūsu žēlastība, mūsu nodoms ir tas, kuram mēs uzticamies. Un tikai tad, kad lietas vairs neiet tā, kā esam ieplānojuši, tikai tad, kad redzam un jūtam, ka paši sevi izglābt vairs nespējam, tad mēs pievēršamies tev. Un tas droši vien notiek daudz biežāk ar katru no mums, nekā mēs to gribētu atzīt. Māc mums šajā dienā to ieraudzīt un apzināties, un būt gana paškritiskiem, un atgādināt sev ikdienas, ka mums ir jātiec būt līdzīgiem psalma autoram, kā tādiem, kuri tavai žēlastībai uzticās, jo tava žēlastība ir liela, tava labvēlība ir neatceļama, tavs labais prāts un nodoms pie mūsu dzīves, tas mums tiek dots ikdienas. No mūsu puses to tikai pamanīt, to ieraudzīt, to novērtēt, tam ļauties. Mēs lūdzam debes Tēvs par visiem, kuru dzīves ir pietiekami grūtas un sarežģītas, kuru dzīvēs ir pietiekami daudz ciešanu un sāpju, un kuri vēl aizvien mēģina paši ar to visu tikt galā. Līdz kaut kādai robežai, varbūt tā tam arī ir jābūt, jo tu gribi redzēt mūs par pieaugušiem, šī vārda labā nozīmē pašpietiekamiem cilvēkiem, kas kaut kādos veidos, kaut kādām lietām spēj tikt galā, bet kaut kur sirds dziļumos
kaut kur pašos dzīves pamatos mums vajadzētu atskārst, ka mums ir jāuzticas beigās tavai žēlastībai, jo paši savu sirdi izglābt nevaram, paši savu dziļāko būtību pārmainīt nespējam. To vari tikai tu. Un tajos brīžos, kad to pamanām un apzināmies, ka tas ir noticis, tad varam par to pateikties un priecāties. Jā, kungs, līksmo man sirds, ka tevis glābta. Pārmainīta sirds, dziedināta sirds, citādāk dzīvot spējīga sirds. Tā mums katram ir vajadzīga. Un mēs esam gatavi, kungs, tev dziedāt, jo gluži kā saka psalma autors, viņš man dāsns. Tu, kungs, esi dāsns mums katram. Mēs pamostamies, mēs esam dzīvi, mēs spējam kustēties un darboties un domāt. Mums līdzās ir cilvēki, mums ir mūsu gaitas, mērķi, sapņi. Netrūkst, protams, arī izaicinājumu, netrūkst sarežģījumu un grūtību. Un tomēr ikdienas, ik uz soļa, tu mūs uzturi, tu mūs atbalsti, tu mūs iedrošini, aizvien doties uz priekšu. Tādēļ arī šajā rītā, debes Tēvs, mēs līdz ar psalma autoru gribam piederēt pie tiem cilvēkiem, kuri uzticas Tev, kuru sirdis līksmo, jo apzinās Tavu glābšanu, apzinās, ka esam mainījušies Tavas klātbūtnes iespaidā. Esam apzinājušies Tavu lielo dāsnumu mūsu dzīvē, katru dienu, arī šodien. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.